Tradicionālo 14. numuru. Un tā kā visas abu komandu maiņas jau pareizai esam laukumā redzējuši. Lielisks izgājiens jāmet iekšā. Redzam šeit bīstam uzbrukumi. Nu, un šis Miķeļa Rēdliša izgājiens. Un vārti! Pirmie vārti. Un atkal Lundmarks. Atkal Lundmarks gūs savus otros vārtus turnīrā. Sāk uzbrukumu. Miķels Rēdlis. Nu, piespēlēji jābūt arī Vīvijas impērijas sastāvā. Rekā. Gandrīz savējais. 1-1. Un neatvairāms metiens no zilās. Niskala. Toreiz atkārtojumā Niskala. Niskala vairākumos ļoti bieži, var teikt, regulāri nāk arī Somijas izlasē. KHL nav svešs. Nu, tagad Sprukts. Krišāns Rēdlis. Nu, tiekam līdz metienam. Krišāns Rēdlis. Krišāns Rēdlis. Labs mūsējo pretuzbrukums un otro reizi Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Vārtiem vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Mārtiņš Cipols izskatās. Jā, Cipolim piespēlē. Un turklāt metiens pavērojot pašu Krišānim. Mūja ir aiz muguras. Pulsi, tur Ripakovs. Nu, pazaudējumi, jā. Tā viltīga piespēle brīdī, kad visi mūsēji ar seju atradās pret Spartaka. Panāk 2-2. Mazāk par minūti. Atlicis spēlēt vairākumā. Miķels Rēdlis. Lielisks izgājiens! Nu, Miša, bravo! Viņi pat saskrējās. Nu, un tur Baroļinam arī nekādu izredžu. 3-2. Miķelis Rēdlis. Šarvīts Reķis, bet pie ripas joprojām atlāna spēlētāji. Piespēle vārtu priekšā neprecīzi un metiens. Vārti, jā, diemžēl. Skaitiskajā vairākumā, un tagad Bajels. Skatāmies. Likās, ka izdevās izmest ripu. Nē, Bajels. Kulunskis. Kļūdamies viduszonā. 1-1. Upers. Jā, Upers noguldot. Norāvās šī piespēle Ozoliņam, bet, nu... Apspēlē arī ļoti augstasinīgi Holtu. Dmitrijs Upers. Kazahstānas izlases spēlētājs vēl šajā spēlē. Un atklāt komanda gūs pirmo uzvaru šajā sezonā. KHL čempionātā mēs piedzīvojam otro zaudējumu. Otrais pēc kārtas zaudējam Mitiškos ar 3-4. 3 reizes bijām vadībā.